Kristus augšām cēlies, klāt Katoļu baznīcas jaunais vēstneša numurs. Un šajā numurā mēs varam lasīt Latvijā kustība laulātu tikšanās jaunas nacionālā valde. Aicinājums sniegt palīdzību zemestrīcē upuriem Nepālā. Kopīgi domā par ģimenes vērtību, par Jelgavas lauksaimniecības universitātē notikušo konferenci. Iznākusi Maksimo Introviņas grāmata Jā ģimenei. Būt par gaismu pasaulē. Raksts par pavasara konferenci Bībeles principu integrācijas izglītībā. Paliatīva aprūpe un cilvēka cieņa. Mātes aicinājums. Pāvests runā. Ģimene, sabiedrība, šedevrs. Nebaidieties no svētā gara jauninājumiem. Baznīca pasaulē. Igaunijas pareizticīgie pāriet pie grieķu katoļiem. Islama valsts nogalina musulmani, armēņu baznīca kanonē noslapkavotos mocekļus. Halo, šeit Francisks. Atbrīvo 300 ķīlniekus no Boko Haram gūsta. Musulmaņi ziedo naudu baznīcas celšanai. Mums raksta par Karitas misiju. Intervija. Dieva plānā tas ir kaut kas vairāk. Raināru Vanagu par cietuma kapelāna darbu. Laulība, laulāto vajadzības un ar to saistītās jūtas. Bērniem, neuzveicamā grāmata, ceļojuma piezīmes, meklējot patiesības un piedošanas liecinieku pēdas Baltkrievijā. Fotoreportāžām, bagātinošās brīvdienas. Sludinājumi. Izstāde. Mākslinieki meklē vienotību daudzveidībā. Līdz 10. jūnijam izstāžu zālē Arsenāls. No 29. līdz 30. maijam rīko starptautisko zinātnisko konferenci Teremariana 800 – ticības un sabiedrības dialogs. Līdzgaitniecības tematikai veltīta konference no 8. līdz 10. maijam Betānijas Dominikāņu māsu klosterī. Valodas skola 2015 Anglijā Kopienešanas mājā. Sarkaņos no 17. līdz 23. maijam Ignaciskās klusuma rekolekcijas. Sveicam priesterus jubilējās. Pagaidām viss līdz nākamajam numuram.